Čavnieks tautiet Tejens Davalk, vienīgais Latvijas YouTube idiots. Un te es gribēju parunāt par faktu ar Irānu. Pēc manām domām karš ar Irānu ir neizbēgams. Mēdīju propaganda par ķīmiskiem ieročiem, un te es gribētu atgādināt Džordža Buša savulaik teikto par Irāku, kurā arī it kā bioloģiskie un ķīmiskie ieroči esot, un pēc tam izrādījās, ka nav, un tad viņš teica, kad viņš spīdzināšanu atbalstīja, bet tad, kad viņš saprata, ka tas ir pretlikumīgi, tad viņš teica, nav. Propaganda par Irānas ķīmiskajiem ieročiem. Obamas teiktais, kad izrādīsies, kad Irāna veido ķīmiskos un jārā ieročus, tas nozīmīgi būs iemesls, lai viņiem bruktu iekšā. Ir Irānas militārās parādes, Irānas militāristu izteikumi par Izrēlu un neizbēgamo karu. Tad vēl video, ko es ieliku pārtilkotu sakarā ar Amerikas militāro kuģi, kas tiek norakstīts, bet, it kā prognozēts demontāžai, bet vēl tiek sūtīts pēdējā misijās turien. Ja tu redzi kaut ko interesantu, kā terora aktu no Irānas puses mēdījos, tas būs noteikti bullshits. Irāna saprot, es domāju, Irāna pati negrib to kādu. Bet viņi saprot, apakaļceļu nav. Amerika un Izrēla viennozīmīgi vēlās to panākt. Tā kā agrāk vai vēlāk, es domāju, tas sāksies, jautājums ir kad, bet visi šitie fakti parāda man to, ka tas ir būtībā neizbēgam. Cerams, ka tas viss var atrisināties pozitīvi, bet pārāk daudz faktu norāda uz to, kad mēdī grib uztaisīt jau Irānu par to melno valodi, vai sauc kā gribat, mēdī jau metās, teiksim, savā ideoloģijā uz cilvēku ielikšanu tajā pret Irānas sliedēs. Plus vēl tā musulmaņu filmu, kas, ja jūs paskatīsieties filmu, es iemetu linku manā dienas grāmatā. Filmai nav nekādas nekvalitātes, ne scenārija, teiksim, sakarības. Es neticu, ka tādu filmu var uztaisīt tos nemierus. Es domāju, ka tas tika izsviests tā ārā, un mēdī izdarīja savu darbu. Un tā tālāk, pieņemsim, ja es nemaldos, Eģiptes nacionālajā televīzijā bija pateikts, ka uz 11. septembrī viņi grib to publiski rādīt un jārā, kas nebija taisnība. Tā kā viss liecina tikai par to, kad šaha kauliņu uz galdu tiek visi virzīti vienā virzienā. Un šahs un māts būs tad, kad Amerikā varēs iekļūt Irānā. Naftas embargo nestrādā. Būtībā Irāna slēdz līgumus ar Ķīnu un tā tālāk. Kaut kā tā. Es ceru, ka tā nebūs. Es ceru, ka arī cilvēki paskatīsies abas divas puses, bet liekas, ka tas ir neizbēgami. Žēl, ka tā.